Tā, lai cilvēks laimīgi dzīvotu, lai viņš justos normāli, visam ir savu principu. Zināšanas un vide, tas ir pats svarīgākais, lai transformētu savu personību. Cilvēks kādā vidē viņu ieliek, tā temperatūra viņš iegūst. Universālos principos balstītu kustību uz rezultātu. Mūsu dzīve ir neapzinātas programmas rezultāts. Un tieši tā pašie principi, vai viņi ir tikai galvā, vai viņi ir mūsu zemapziņā. Kustība nav izvēle, bet vitāla nepieciešamība. Ja sasniedz 300,000 km sekundē gaismas ātrumu, laiks pārstāja eksistēt un tev nav kur atgriezties. Un es tev saku, nekad neapstājies! Lai šīs pasākums vispār notiktu, daudzi cilvēki iesaistās. Šīs pasākums arī tapa kopā ar šīs telpas īpašniekiem, kas to dara, kas ir Izaugsmes klubs, kas ir no Mārča Jensīša. Un tagad būs tēma par to, ka mums visiem ir jākustās, nedrīkst sēdēt uz vietas un ir jābūt kustībā visu laiku. Būtiska lieta, kas man ir palicis ļoti atmiņā no nākošā runātāja, ir enerģija. Ja, un viņš varbūt nav jaunietis, bet viņam ir iekšā. Saprotat? Viņam ir iekšā. Un tagad, dāmas un kungi, ar aplausiem Mārci nāc uz skatuvi un dod iekšā visiem. Davai! Vitāla nepieciešamība. Pasaka to 3 cilvēkiem sev apkārt. Kustība nav izvēle, bet vitāla nepieciešamība. Redzi, mūsu pusdienu vietā šodien tādi proteīna batoniņi no Laura Mičuļa, no fitness kanāla, un es apēdu tādus 2. Cik tu apēdi tādu šodien? Ok, kurš uz kebabu, kurš proteīna batoniņus, bet redzi, es prasīju Laurim, cik tāds ir apējis, viņš teica kaut 10. Un tas dod enerģiju, bet zini, vai tā būtu kafija, vai tie būtu kāds sēnes, vai tas būtu kādi proteīna batoniņi. Redzi, es nevaru tev vairāk iedot enerģijas, es vairāk nevaru iedot tev, lai tu būtu laimīgāks, lai tev vairāk būtu panākumu, lai tu ilgāk dzīvot. Es nevaru tev iedot to, kā man nav. Un lai es varētu iekšēji transformēties, lai tu to varētu, mums ir vajadzīgas zināšanas un vide, un šodien tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Vidē, kur tu iekšēji transformējies, vidē, kur tu enerģētiski uzlādējies. Un tu esi pareizā vietā un pareizā laikā, tev apkārt ir pareizie cilvēki, jūs esat skaisti, jūs esat brīnišķīgi. Un es gribu pateikt vispirms paldies Nikam, paldies visai Nika komandai. Un, starp citu, Nika izaugsme kaut kur no kalniem, kaut kur saldu, kalna tā vieta saucās, sākās ar vienu mazu zaļu grāmatiņu. Es neatceros gadu precīzi, bet arī mana izaugsme sākās ar vienu grāmatiņu, Džons Maksvels. Tas bija 2007. gads, un tas bija par principiem, tas bija par līderību, tas bija par motivāciju. Tas bija zināšanas, kuras es sāku praktizēt, un šajos principos pašās sevi ir spēks. Un pateicība visiem, kas esat atnākuši šodien šeit, šajā vietā, lai būtu kopā, lai baudītu šo atmosfēru, lai baudītu vienu no otra un iegūtu jaunas zināšanas un izbaudītu šo vidi, kas apzinās arī tīklošanās nozīmi, kas apzinās vides nozīmi, kurā mēs atrodamies, ka tā mūs formē. Un pateicība arī visai Sherpify komandai. Šeit tika noņemts, tad šeit bija Sherpify, šobrīd ir Izaugsmes klubs, tātad šīs pasākums ir tāpis. Viss cieņa un respekts, protams, Nikam, bet mēs esam daļa, mēs kopā. Es arī kaut kādu savu daļiņu ieguldīju, lai šis pasākums varētu tapt. Tāda kustība nav izvēle, bet vitāla nepieciešamība. Cilvēka IQ un disciplīna ir 2 dažādas lietas, un disciplīna bieži vien ir svarīgāka par mūsu IQ. Piemēram, labas filmas, kur varbūt kāds redzējis Lielais Getsbijs, 1500 vizuāli efekti. 1500 vizuāli efekti. Labām filmām 2 stundu garumā būs kaut kādi 2500 montāžas griezumi un kādas 40-90 ainas. Laba filma sastāv no simtiem maziem, ideāli atstrādātiem momentiem. Un to sauc par disciplīnu, kas rada kaut ko lielisku un kaut ko īpašu. Un, mīļie draugi, kustība
pašizaugsmē pirmkārt un kustību uz rezultātiem savā biznesā. Tas ir tas, kur mākslīgais intelekts tev nepalīdzēs, ja es pats to nelietošu un nekustēšos, ja nebūšu spējīgs to visu izmantot. Un šovasar ir tāda vasara bez odiem. Maz odi ir, bet es daudz staigāju pa kalnu takām, pa mežiem. Odi kož, kurā brīdī? Tad, kad tu apstājies. Tad, kad tu esi kustībā, viņi nekož. Tu apstājies, viņi kož. Un tāpēc visā visumā būtībā nepastāv nulles punkts. Viss ir kustībā. Visums ir kustībā. Un mums nav izvēles. Vai nu mēs kustamies jēgpilni, kustamies uz rezultātu, jeb arī degradējam. Miera punkts nepastāv. Un otrais, es balstīšos zinātnē, un tas būs pārsteigums daudziem no mums. Man pašām bija pārsteigums, ka es atklāju Einsteina teoriju, relativitātes teoriju. Otrais, termodinamikas likums. Entropija. Kas ir entropija? Tas ir absolūts likums. Tā entropija slēgtā telpā, ja nepievada klāt enerģiju no ārpuses slēgtā telpā, sistēmā iestājās lēns haoss. Tas nozīmē, vai nu es pievadu enerģiju, vai sistēmā iestājās haoss. Tas ir otrais termodinamikas likums. Un fizika un bioloģija šeit tieši pārklājās un ir tieši saistīta ar cilvēku. Tātad trešais ir termodinamikas trešais likums. Trešais likums nozīmē, ka nulle, absolūtā nulle, ja minus 270 grādi pēc Celsija un nulle pēc Kelvina, matemātikā pastāv, matemātiski pastāv. Un šie fizikas likumi ir visprecīzākie, kas vispār mums šeit ir uz zemes ir pieejami. Tātad šī nulle matemātiski pastāv, bet visā visumā reāli nulles punkts nepastāv. Nulles punkts nepastāv. Un slaids 4. Gravitācija. Es nodemonstrēšu vienkārši, kas ir gravitācija. Nesen ir atklāts arī, ka gravitācija nav nekāds pārdabiskais, magnetiskais kaut kāds fenomens. Gravitācija ir laika izliekums, bet skaties, tā ir bumbiņa. Uz šo bumbiņu iedarbojas gravitācija. Un tu mierīgi vari salīdzināt sevi ar šo bumbiņu. Jo uz cilvēkiem šī bioloģijā, fizikā šie principi visur ir absolūti vienādi, līdzīgi. Tātad es pametu bumbiņu. Bija viens nekustīgais punkts, un matemātikā vai fizikā to nosauks par nulles punktu. Visumā, dabā, bioloģijas šās nulles punkts nepastāv. Vai nu es ceļos, es pielieku enerģiju, lai celtos, jeb es krītu. Un tu šodien esi pareizā vietā, pareizā laikā, jo tu gribi kustēties. Arī Nika devīze ir make a move, izdari kustību, bet lai šo kustību izdarītu, mums vispirms tomēr ir jābūt tiem, kas ir spējīgi izdarīt kustību. Tie, kas ir spējīgi saprast, kā pareizi izdarīt kustību un kurā virzienā. Un, kad es iznācu uz skatuves, skanēja dziesma mūžīgi jauns. Man tēma būtībā kustība ir vitāli nepieciešamība, tā nav izvēle, bet es vēl to varētu būt mūžīgi jauns. Jo vairāk mēs kustamies, jo mēs mazāk novecojam. Jo vairāk mēs kustamies, jo mēs laimīgāk esam. Jo vairāk mēs kustamies jēgpilni, pareizos, universālos principos balstītos likumos, ievērojot tos, mācoties, paši pilnveidoties un kustamies uz priekšu uz rezultātiem savā biznesā. Mums visiem šeit sēdošiem ir kaut kāds uzņēmums, kaut kāds biznes, vai no pašnodarbības mēs visi kaut kur virzamies. Ja tu virzies, kusties, tu nenoveco, tu mazāk noveco. Un lūk, Brauna kustība arī tā ir fizika, tā ir matemātika. Brauns pierādīja, ka mēdz būt tātad gāzē vai šķidrumā molekulas vienkārši haotiski kustās. Vienkārši haotiski kustās. Viņas var izdalīt pa siltumu, viņas var izdalīt enerģiju, bet no tā nav nekāda jēga, jo viņš kustās tikai savā sulā. Un tas ir universāls likums. Un tāpēc, redziet, kāds no jums ir spēlējis kārtas kādreiz, vai spēlē vēl varbūt, jā, tā kā. Tad es kādreiz spēlēju zolīti, man patika. Un kaut kādā reizē es atklāju, ka es nebiju tas, kas pazaudēja tur līdzekļu, man nekāda līdzekļa nebija, ko pazaudēt īsti. Ja? Bet es atklāju, ka pastāv zolītē likumi, kurus stingri, bez emocijām ievērojot, mēs kā minimums nezaudēsim. Es varu izbaudīt spēli, un kā minimums es nezaudēšu. Kā minimums. Tas nozīmē, ka pastāv universāli likumi vispār cilvēku uzvedībā, psiholoģijā, bioloģijā, kosmosā. Visur pastāv universāli likumi. Un lūk, Brauna kustība nozīmē haoss. Pats par sevi tu kusties, bet tu kusties nejēgpilni un nepareizā virzienā, lietojot nepareizs principus. Un tāpēc vektors, nākamais ir vektors. Vektors, tas nozīmē,
ka, ja vektors ir 0, kā bez Brauna likuma, tad arī kustība nav vektora, nav virziena. Tā ir izdegšana, tā ir depresija, jo nav virziena. Tu kusties, tu make move, tu izdari kustību, bet tā nav jēga, tā nav rezultāta. Un cik ilgi cilvēks var kustēties bez rezultāta? Es domāju, ka, ja cilvēks ir spējīgs vienkārši kustēties bez rezultāta, tad es domāju, ka ir laiks apmeklēt ārstu. Jo tā var būt mentāla problēma un nopietna problēma. Bet, ja kustība ir balstīta universālos principos, arī biznesā ir savi principi, attiecībās ir savi principi, visur ir savi principi, arī visās profesijās ir savi principi. Tā, lai cilvēks var laimīgi dzīvot, lai viņš justos normāli, visam ir savi principi. Dzīves universāli principi. Arī kosmosā ir savi principi. Un, redziet, ja vektors ir, tad ir arī pievienotā vērtība tam darbam, ko mēs darām. Un universāli principi. 33 panākumu principi. Grāmata. Viņa nesen tika izdota. Viņa pieejama visās grāmatnīcās. Šeit ir viss pamats, kur tev tāpat kā Niks teica, nav jātērē visi tie gadi, lai apgūtu šīs zināšanas un caur savu prizmu konkrēti zinātnē pamatoti atklātu. Tev to vajag. Ok, principi. Cēloņi un seku likums. Visam ir savi cēloņi un visam ir savi likumi. Tu dzirdēji, ka nesen Spānijā 50,000, pēc citām ziņām tur vairāk 60. Migranti pēkšņi vienkārši pārkāpa robežu un iebruka Spānijā. Redzi, ja mēs nezinām, neapzināmies universālu principu esamību, tad mēs esam kā šīs te robežas Spānijā, kuras nav. Tas ir līdzīgi kā tas pats smieklīgais žoks mums Latvijā. Ja robežsargam ir doti ieroči, bet tos nevar lietot, tad kā var nosargāt robežu? Un tieši tā paša universālā principa ir šīs robežas, kas mums palīdz spērt universālos principos balstītu kustību uz rezultātu. Un tā ir fizika un tā ir matemātika. Skaties, 95 princips. Pirmais no psihologiem tas bija Karls Gustavs Jungs. Viņš viens no pirmiem norādīja, tas ir vācu psihoterapeits, filozofs. Viņš viens no pirmajiem, šodien par to mēs nediskutējam. Tie varbūt nav 5%, varbūt tie nav 95%, bet nomācoši lielākā informācijas daļa cilvēka smadzenēs atrodas zemapziņā. Un tikai 5%, varbūt tie 3, varbūt 7, par to nediskutēsim, bet tikai 5% apzinātā daļa. Tas, kāpēc to šeit pamatā ir nostrādāja tava neapzinātā daļa, nevis apzinātā daļa. Jo pat informācija tā, kas pievadās no acīm uz smadzenēm, ja? Jeb no smadzenēm uz acīm, šie impulsi, no smadzenēm uz acīm ir daudzkārt vairāk šī plūsma nekā otrādi. Tas nozīmē, mēs redzam to, ko mēs zinām, mēs redzam to, tas, kas ir mūsos apslēpts, jeb zemapziņā. Pēc būtības mūsu dzīve, to psihologi ir atzīst, ka pēc būtības mūsu dzīve ir neapzinātas programmas rezultāts. Bet labā ziņa ir tā, ka mums ir doti 5% apziņa, ar kuriem mēs varam lasīt grāmatas, mēs varam būt šeit šodien, iegūt zināšanas, mēs paši sev varam pilnveidot, mācīties, spērt mazos solīšus, būt disciplinēti, būt pareizā vidē, jo vide mūs formē. Zelta zivtiņas aug lielākas brīvā dabā dīķī nekā akvārijā. Tieši tāpat arī cilvēks kādā vidē viņu ieliek, tādu temperatūru viņš iegūst. Tas ir elementārs lietas, 95,5. Redzi, tā ir viena no manām mīļākām anekdotēm. Ezītis sēž uz mežā, dižojās, sēž uz celma, dižojās. Iedomājies, ezītis, tāds spalvains, bet apdatējums, ja es uz celma esmu stiprs. Iet garām lācis, tagad lāči populāri Latvijā ir. Iet garām lācis, ezītis, nopūš ezīti, ezītis aizripo, pieceļās. Es esmu stiprs, bet viegls. Un ja šie universālie principi, ja viņi ir tikai mūsu prāta līmenī, bet viņi nav iestrādāti, mēs neesam papūlējušies, lai tie būtu mūsu zemapziņā, lai tie būtu mūsu ieradumos, lai tas būtu mūsu iekšējais cilvēks, mēs nevaram savā dzīvē pievilkt un saņemt to vai noturēt to, kam mēs neesam gatavi. Iedod bombzi miljonu, pēc nedēļas viņš atkal būs bombzis. Atņem miljonāram viņa miljonus, un viņš atkal pēc gada atkal būs miljonārs. Tas ir viņa iekšējais stāvoklis, un labā ziņa ir tā, ka mēs paši varam to veidot. Piemēram, savā virtuvē
savā virtuvē ejot, es eju vienmēr pa kreiso pusi pa durvīm. Kāpēc? Tāpēc, ka es vairākas reizes esmu pret kaut kādas celtnieku nepabeigtas līstas, atsicis savu mazo pirkstiņu. Kurš ir atsicis savu mazo pirkstiņu kādreiz pret kādu līsti? Wow. Un tu neapzināti, pat nepiedomājot, tu ej. Un tā ir zemapziņa, tie ir instinkti. Tieši tāpat kā es baidos, es tikko biju Londonā, es uzstājos 3000 cilvēku priekšā Londonā, un šo pašu tēmu runāju, starp citu, lakatiņš arī, ja, tā kā... Zini, viesnīcā kafija bija automātā. Un es iedzeru kafiju, un tā normāli vispār tā. Ok, kaut kas ir, bet nav līdz galam. Man kolēģi saka, klausies, tu tās nerunīgs, es 2 dienas, es dzeru kafiju. Viņš saka, dekafē, kafija bez kofīna, es viņu dzēru, un es kaut ko sajūtu, tas bija placebo efekts. Bet tajā dienā, kad mēs bijām pusdienās, un es patiešām iedzēru normālu kafiju, kad 2 dienas neesmu kafiju dzēris, kāds ir efekts. Es sapratu, kas ir īsti, kas nav īsti. Un tieši tā pašie principi, vai viņi ir tikai galvā, vai viņi ir mūsu zemapziņā, tas ir absolūti kaut kas cits. Un tevi nevar nopūst. Tu nebūsi kā ezīts, kuru var nopūst, jo tu tāds esi. Lūk, un zināšanas un vide, tas ir pats svarīgākais, lai transformētu savu personību. Es nesen gāju garām, vispār dzirdu, tu ej garām, piemēram, daudz dzīvokļu mājām, tu ej garām garāžām, tur mocīs stāv, tu dzirdi, skan radio. Un skan kaut kāds, radio, tu dzirdi, kur cilvēks dzīvo, kādā informācijā. Un man nav grūti saprast viņa bankas kontu. Man nav grūti saprast viņa politisko piederību. Nav grūti saprast pēc tā, ko viņš klausās, pēc tā, ko cilvēks klausās. Tāpēc manā koferītī, piemēram, ir ārkabatiņas, arī tev ir savas somiņas, sievietēm ir somiņas. Tur nevar visu kaut ko saprast tajā somiņās, visu līdz galam. Manā somiņā varēs vairāk saprast, varbūt, bet ir iekškabatiņas un ir ārkabatiņas. Un tās svarīgākās, dārgākās lietas, vērtīgākās, es lieku iekškabatiņās. Un tāpēc, ja mēs apzināmies, ka mums apzinātās daļa jālieto ir neapzinātās daļas trenēšanai, tad tā ir tā ārkabatiņa un tā ir tā iekškabatiņa. Un, lai to efektīvāk varētu izdarīt, jūs katrs, mēs varam palīdzēt. Tad tu pie ieejas jums iedevu flyerīti ar restarts, ja? Restarts. Staigāšana pa stikliem, ballīte, tad bloķējošo faktoru, kāpēc es nevaru next level sasniegšana, novākšana, aizvietošana, plānošana, ēšana, kafija. Un tas viss tikai šodien par šo cenu, kas tur minēta. Pēc tam cena būs lielāka. Bet mērķis ir vienkārši palīdzēt, iedvesmot palīdzēt tikt jaunā levelā. Un staigāšana pa stikliem, es gribu nomierināt profesionāļu pavadībā. Profesionālajā pavadībā pašā noslēgumā, lai tu varētu parādīt sev, jā, es esmu next level, es varu vairāk. Bet, ja tu negribi staigāt, tu vienkārši vari vērot un skatīties, kā tas ir iespējams. Kā tas ir iespējams. Un par manu kustību, 70. gads es esmu piedzimis. Tas ir 70. gads. 4 gadu vecumā nomira mans tēvs. Manā dzīvē ienāca patēvs, ar kuru man bija ļoti sarežģītas attiecības. Kā rezultātā es vairāk pavadīju laiku uz ielas nekā ģimenē. Es sāku lietot agrā vecumā smēķēšanu, alkohols un vēlāk narkotikas. Rezultātā apmēram 13 gadu narkotika atkarība, aptuveni. Rezultātā likuma pārkāpumi un pat laika pavadīšana ikdienībā ieslodzījumu vietās, tepat Latvijā 90. gados. 2000. gadā es personīgi sastapos ar Dievu. Tas nozīmē, ka mana dzīve, es kļuvu ticīgs, man dzīve mainījās tādā ziņā, ka es pārstāju lietot, es pārstāju dzert, es tāds garīgs cilvēks kļuvu, taču par panākumiem, ja par reālām tādām pārmaiņām, uz izmaiņām, uz panākumiem, tāda manā dzīvē neeksistēja līdz brīdim, kad 2007. gadā man vienkārši iedeva grāmatiņu. Džons Maksvells, tev vajadzīga komanda. Un rezultātā man ir pilns grāmatgals, visiem Zigleri un Carnegie, Tony Robbins un tā tālāk. Katru dienu, 2 stundas dienā, katru dienu. Un kā rezultāts 2008. gadā es nolēmu, es celšu draudzi. Es teicu, es celšu draudzi, megadraudzi, kā rezultātā Latvijā tapa straujāk augošā draudz Latvijā, draudz Kristus pasaulē.
1000 apmeklētāji nedēļas laikā. Un kā Niks rādīja to līkni, tad tas normalizējās pēc kāda laika. Normalizējās līdz trešdaļai mazāk, tā kā un tā, viņš tā smuki stāv. Okay, bet 2008. gadā, tātad 2017. gadā es nolēmu, es vēlos attīstīt cilvēku, sākt savu biznesu, dzīvot laimīgāku dzīvi. Es izvēlējos kāds 10, 12 vai pat 15 cilvēkus. Mēs sēdējām aplītī gadu, 2, 3, 4 gadus un praktizējām šos principus. Kā rezultātā visi pacēlās. Tādi cilvēki, kas vispār nekad nebija strādājuši, sāk strādāt. Cilvēkiem no nulles, kam pat bijuši atkarības, ir atvērt savus uzņēmumus, skaisto kopšanas salonu ķēdes. Visi, kas bija šajā grupā, pacēlās. Un kā rezultāts tam kļuva tapa arī izaugsmes klubs. Par to tūlīt pastāstīšu. Bet 2021. gadā es devos pie Saeimas ēkas, uztaisīju selfiju, ieliku Facebookā un pateicu, es būšu parlamenta deputāts. Mēs izdarījām gigantisku darbu ar saviem sekotājiem, un mans attēls bija faktiski varēja staigāt pāri. Pie Origo, piemēram, pilsētā centrā varēja staigāt pāri manam attēlam. Mēs strādājām priekš tā, lai tas notiktu, un mani ievēlēja par parlamenta deputātu. Ko es to gribu pateikt? Kustība nav izvēle, vitāla nepieciešamība, kustība uz rezultātu. Nekas nav neiespējams. Saki, man nekas nav neiespējams. Jā, pasaka 3 cilvēki, kustība nav izvēle, bet vitāla nepieciešamība. Pasaka cilvēki, kas ir apkārt, kustība nav izvēle, bet vitāla nepieciešamība. Vitāla nepieciešamība. Un 2023. gadā tas notika Ziemassvētkos. Pirms Ziemassvētkiem es kritiskā stāvoklī nonācu slimnīcā. Diagnoze bija, mana imunitāte bija 0, un man bija 5 dažādi nāvējoši vīrusi. Kā jau mēs vīrieši bieži vien ārstus apmeklējam pēdējā brīdī tikai. Un līdzīgi kā absolūtā 0, kur dabā neeksistē, uz mirkli ienāca šīs nāves domas man. Es tūlīt nospraudu mērķi. Tur es zināju, ja es gribu dzīvot, man vajadzīgs ir mērķis, jauns mērķis. Saka, jauns mērķis. Jauns mērķis. Es būšu labākais motivators Baltijā, pazīstams Eiropā un pazīstams pasaulē. Es nolēmu, izaugsmes klubs. Es tūlīt sāku strādāt. Es tūlīt sāku par to domāt, vizualizēt, apliecināt, lasīt, zvanīt. Un tā tapa izaugsmes klubs, un tāpēc es šeit esmu jūsu vidū. Bet es pastāstīšu par kustību. Pirmā kustība, tātad ir garīga, ja bija mentāla kustība, ir mērķis, es tiecos uz to. Otrā kustība. Pirmo reizi, lai tu aizietu normāli uz toaletē. Pirmo reizi, kad tu iztīri zobus. Tas ir sasniegums. Pirmo reizi, kad tu vispār vari ieiet dušā un pilnībā nomazgāties sasniegums. Un pirmā reize, kad es varēju vienu reizi pietupos un pēc tam 3 dienas viss sāp. Kad tu pirmo reizi paņēmi un... Es nemāku attēlot, bet ar 3 dažām rokām tu pirmo reizi atspiedies, bet tu dari to. Pēc tam tev visu nedēļu, viss plēš un sāp, visi kauli locītos, viss bija sabojāts. Viss bija sabojāts. Pirmā reize, kad tu izēji no palātas koridoriem, man bija 50% plaušu bojājums. 50% plaušu bojājums. Un pirmā reize koridori, pirmā reize ārpus koridora, pirmā reize, kad es dzīvoju līgatnē pa savām takām, kuras parasti staigāju. Un nesen jau bija pirmās reizes, kad es sāku skriet jau savus krosiņus. Un šodien, mīļie draugi, Es staigāju ļoti, es braucu uz ārzemēm, es braucu uz kalnu takām. Es daudz kilometru staigāju, man ir mērķi, man ir vīzija, es mīlu jūs visus. Un nesen mēs braucām Horvātijas, Poliju, pa takām staigāt. Man brauca līdzi draugi, viņam visiem daudziem vēderi parādījušies.
Es saku, jums visiem nokritis svars. Tad nē, ko tu āksties? Visiem nokrita svars. Visiem nokrita vairāk kilogramu svars pēc tam, kad viņi entos kilometrus pa takām pa kalniem nostaigāja. Un noslēgumā, mīļie draugi, laika dilatācija. Tas vienkārši afigēķi, es iemācījos es iemācījos no Nika. Tas vienkārši afigēķi. Iedomājies, Einsteins, šis ebreju cilvēks, gaismas ātrums 300,000 km/sekundē. Absolūta vērtība tā ir. Nemainīga visā visumā. Absolūta vērtība. 300,000 km/sekundē gaismas ātrums. Iedomājies, un tā ir relativitātes teorija. Pēc relativitātes teorijas no matemātiski izriet, ka laiks salīdzinājumā ar gaismas ātrumu ir relatīvs. Relatīvs. Un 2015. gadā līdz 16. gadam vienu kosmonautu, viņu brāli, aizsūtīja kosmosā. Tur ir parādījis apmēram, es piekusi pār 50 reizes. Tomēr piekusi. Tāpēc man ir tāda lakatiņa, es visu sienu, man liekas, vieta ir līdzi. Okay. Tur visi šlaki iet ārā, forši super. Te sēž cilvēks, kurš nodarbojas ar to šlaku izvedāšanu arī Arturs Dedzis. Viņam aparāti dažādi ir, man aparāts nevajag, es pats izvedu ārā visu šlakus. Okay. Viens astronauts kosmosā un precīzi viņš ap Zemi kosmosa stacijā riņķoja 27,000 km/h tikai. Tikai 27,000. Viņš atgriezās uz Zemes pēc 340 dienām par 5 milisekundēm jaunāks. Un tagad tālāk. Ja matemātiski tas nozīmē, šī nav nekāda reliģija. Ja? Šis nav kaut kas utopisks. Tā ir realitāte. Tā ir zinātne un turklāt Einsteins. Ja? Einsteins. Iedomājies, pie ekstremāli pietuvināta ātruma, gaismas ātrumā, jo gaismas ātrumu neviens neuzdrošinās vairs aprēķināt, kas vispār notiks pēc tam, tas vairs neietilps nekādā matemātikā. Un, ja ir 99,999% no gaismas ātruma, 1 gads kosmosa stacijā, virs Zemes 22,360 gadi ir pagājuši. Iedomājies, un ja tu atgriezies, ja tu sasniedz gaismas ātrumu, kas realitātē nav iespējams. Līdzīgi kā nulles punkts šeit visumā neeksistē. Tas ir ārpus jau saprašanas, ārpus jau fizikas, un tomēr fiziķi un matemātiķi mēģina to pierādīt. Ja sasniedz 300,000 km/sekundē gaismas ātrumu, laiks pārstāja eksistēt, un tev nav kur atgriezties. Come on, mīļie draugi! Forever young! Mūžīgā dzīvība! Lūk, skaties, bērns! Tu atceries, kad tu bērnībā tev laiks gāja lēnāk? Yes. Kāpēc? Neiroplastiskuma smadzenēm. Daudz jaunas informācijas, daudz jauni uzdevumi. Tad tev staigā, tad tev kā kāda podiņā, nevis uz grīdas vai kaut kur pamerē. Ja? Visu laiku jauni uzdevumi, laiks iet lēnāk. Tāpat arī cilvēkam, kurš savā dzīves laikā daudz mērķu, rezultāti, pašizaugsme, viņam laiks iet pilnvērtīgi un jauni. Tu kļūsi jaunāks un reāli pēc šīs formulas cilvēks, kurš kustās, arī bioloģija tas pārstājās. Cilvēks kustībā, pētījumi to daudzkārtīgi pierāda. Cilvēks kustībā ir jaunāks. Cilvēks kustībā ir spēcīgāks, laimīgāks, bagātāks. Dod skaists aplauss. Mūžīgi jauns. Pats noslēgums. Zini, mana vecā māma jau ir viegli smilts, viņa jau ir debesīs, es nezinu, tieši precīzi nevaru to pateikt, nekāds tur ir bijis, neatgriezies, bet viņa bija man mīļā vecā māma. Es biju mīļais mazdēliņš, un vienā reizē viņa palika vecāka, viņa dzēra daudz kolu, un brīnījās, kāpēc asinsspiediens augsts, bet viņa vienā dienā es devos ciemos, un viņa, ko viņa pateica man, man nepatīk, ka sveši vīrieši čurā manā podā. Redziet, to sauc par vecumu demēns vai kaut ko tam līdzīgi, paliec niķīgi, zini, bet tajā pašā laikā es nesen redzēju Čenstohovā Polijā, es redzēju pāris, arī 80 gadu kaut kur apmēram, un abi divi uz moča, tad Harley. Cilvēki gados, abi uz moča un maus. Divi dažādi cilvēki.
Divi dažādi cilvēki. Viens kustās, viens nekustās. Ja? Un ko es tev gribu pateikt? Tu nekad nekļūsi kā mana vecamāma. Jo kustība nav izvēle, bet vitāla nepieciešamība. Un tikai Čerčils ir teicis, nekad nepadodies. Un es tev saku, nekad neapstājies!